Starp citu, ieminējies par šiem bondiem un par šo, ir tāds, ir Vanguard Total Bond Market Cap Index Admiral Fund akcijas tādas, viņi nodarbojās ar šim te parādzīmēm, kaut kādam neatceros tagad precīzi, bet var paskatīties, iegooglēt, iekšā man arī TikTokā pat video ir ielikts uz to, kad 5 gados šis te instruments, kas saucās drošs un diezgan labs, viņš 5 gados ir zaudējis 16%. Tas nozīmē to, ja tu investēji 5 gadus atpakaļ, tu esi zaudējis 16% no savu investīciju. Ja tu paskatīsies Bitcoin čārtu, iegulēs un uzliksi 5 gadu timeframe, tad paskaties, cik Bitcoins 5 gados tev ir atnesis, plus minus, tur es tagad negribu samalot kaut kā 1000%. Un tad jautājums ir tāds arī skatītājiem, tad kur labāk investēt? Investēt tādos fondos, drošos un tiešām uzticamos fondos, kas saucās droši un uzticami, kur tu zaudē 5 gadu laikā 16%, vai tu tomēr izvēlies investēt tādos aktīvos, kas tev var atnest peļņu.